Es gribētu sākt ar to bildi, ko Latvijas darba-devēja konfederācijas eksperts Jānis Hermanis bija Twitterī nopublicējis un salicis un akceptēja, ka mēs arī varētu šeit viņu ielikt. Tad tas, kas ir šī brīža valdības plānos, un ko viņš ir rēķinājis, nozīmē ko? Ka mazākām algām uz rokas, tas zaļais ir uz rokas nākamgad, nāk klāt tur no tur pāris desmitiem eiro līdz 40 plus eiro līdz pietuvojoties jau 2000 bruto algai. Tad tas apjoms krīt uz leju, bet viņš krīt līdz pat 4000 viņš ir pozitīvs. Un tad viņš tikai aiziet mīnusos. Pie tiem mīnusi arī nav tik lieli, tur daži 10 eiro mēneša algai. Kāpēc tā un ne citādāk ir šis rezultāts? Kāpēc tie, kam, piemēram, ir 1000 eiro uz rokas, kāpēc viņiem plusā nākamgad pienāk pāris 10 eiro, nevis 50? Kāpēc tiem, kam ir starp 2 un 3 tūkstoši, pienāk klāt vairāk fiziski neto nekā tā mazajām algām un turpina pienākt pat virs 3000 plusi? Kāpēc? Tātad no 17 scenārijiem tika izvēlēts šis kā visoptimālākais. Viņš izmantoja krustojot tātad minimālās algas pieaugumu. Ja, tas ir līdzeklis, jā, bet jūs kā finanšu ministrs, kā jūs redzat? Kāpēc šādi? Tā sanāca. Šeit ir nav sanāca. Šeit ir matemātiska loģika, kādā veidā viņš veidojās. Bet cilvēciskā loģika. Ja mēs apskatāmies, šeit ir arī diezgan liels progresivitātes elements. Liels šis ir, ja? Protams, un ja mēs skatāmies arī mazajām algām ir vislielākais pieaugums. Ja? Tā ir arī tā sistēmas loģika. Sistēmas loģika saka, ka neskaitot minimālo algu, kam ir tiešām pieaugums ar lecienu, pēc tam 4% 3 gadu griezumā ir algām, kas ir 1000, algām, kas ir 2000, tie paši 4%. Jā, tie paši. Progresivitātes nekādas. Tā ir otra loģika. Ja mēs skatāmies tādu pareizi, jūs sakat, tā tad ir 23 ir līdz 1000, tālāk ir 4% mazākajām algām. Un tad ir virs 3, tas ir pie 4001%, un tālāk ir 0,02, 0,5, -1 negatīvi. Jā. Tātad šeit ir šī balansēšana, kur mēs atradām. Balansēšana. Protams. Auguļkungs, kas ir Zaļo zemnieku savienības redzējums? Kāpēc mēs tā pasargājam tos līdz 4 tieši? Protams, var jau iet un mēģināt likt vairākas likmes un mēģināt kaut kādā veidā izlīdzināt, bet tas mērķis jau arī nodokļu pārskatīšanas grupā bija tieši šī vienkāršošana, administrēšanas vienkāršošana, bet te droši vien es redzēju arī otru grafiku, kur ir ar visām apgādībā esošām personām. Jā, viņš ir citādāks. Jā, tas pietiekoši atšķirās, un tur tas reālais skats jau attiecīgi ņemot vērā arī neapliekamos minimumus ir mazliet savādāks. Progresīvie. Mēs jau pirms dažām nedēļām šeit augusta beigās runājam. Vajokungs pārcēla to, kas bija priekšvēlēšana programmā, ka īpaši rūpēsimies līdz tiem, kam 1000, ja? Tad pārcēlām līdz 2000. Šis patiesībā liecina, ka mēs turpinam rūpēties arī vēl par lielākām algām. Šeit ir svarīgi tas, ka tiešām 90% cilvēku būs vairāk naudas viņu maciņos. Mazo un vidējo algu saņēmējiem būs jūtami ietekmi. Līdz cik ir vidēja alga? Pārmaiņām. Līdz cik ir vidēja alga? Jūs teicāt mazo un vidēju algu saņēmējiem. Līdz cik ir vidēja alga Latvijas Republikā? Šajā gadījumā mēs skatāmies te uz tām, jūs jau redzat... 4000 ir vidēja alga, jūs prāt? Latvijā vidēja alga, protams... Nevis vidējā, bet vidējā, jūs sakat maza un vidēja alga. Šeit mēs redzam, ka plusos ir tie, kas saņem līdz pat 4000. Tā ir vidēja alga, nevis liela. Šajā gadījumā mēs runājam par to, ka tiešām lielai daļai Latvijas iedzīvotāju un lielākajai daļai Latvijas iedzīvotāju būs jūtama ietekme no šīm nodokļu pārmaiņām, un to jutīs māciņos ik viens.